Sveiki! Esam klāt ar nākamo kosmo video, un šoreiz runāsim par citāda veida draudzību. Cilvēkiem jautāsim, ko riebīgu viņu labākie draugi vai draudzenes viņiem kādreiz ir nodarījuši. Iesitis. Tikai iesitis? Jā. Stipri? Tā, sāpēja mazliet. Un tu sit pretīm? Netaši. Tu piedevi viņam? Nē, es viņu vairs netraucējos. Aiz muguras aprunājusi. Tas ir, jā, pats riebīgākais. Vienreiz tikai? Nu, daudzreiz. Un tas viņai piedevusi? Protams. Katru reizi? Katru reizi. Draugi piedod viens otram. Nezinu, varbūt apvainojos kaut kādos melos, kas ir nepatiesi. Kaut ko es izteicies ne tā, un šis cilvēks ir domājis, ka varbūt es izteicies, bet īstenībā tā nebija. Tas varētu būt tāds. Bet tā parasti neko draugu riebīgi nedara. Tie nav draugi, kas dara riebīgas lietas. Jā. Nē, bija viens tāds gadījums, kad viens man ļoti pazīstams draugs, ko es pieņēmu darbā, mani piekrāpa. Nu tā, tas tāds nav. Ko viņš izdarīja? Naudas jautājumu. Tu viņam piedevi? Viss jau jāatstāja pagātnē, nevar dzīvot ar tādu rūkumu sirdī. Pati riebīgākā lieta ir, kad katrs no mums mēs domājam tikai katrs pats par sevi. Tā ir riebīgākā lieta. Tas ir piedodams? Tas ir dabiski. Laikam pelmeni nav iedējis. Kad viņš ir ēdis pelmeņus, viņš nav man iedējis pagaršot savus pelmeņus. Viņam piedevi? Es piedevu, protams. Ko riebīgi tu esi izdarījis kādreiz? Draudzenei. Viņai nezinot, viņas draugu piereģistrēja draugiem LV. Viņi par to ļoti dusmojās, bet tas jau arī ir aizmirsts. Nodevība, protams, ir visriebīgākā, bet es laikam esmu lutināta un man nav ar to nācies saskarties. No bērnības ir dažas lietas, ko varbūt tā, bet es negribu stāstīt. Ar puišiem saistīts ir bijuši, protams, jā. Es atceros, jā, ka konkrēti man viena tāda draudzene bija, ar kuru es pļāpāju. Pie viņas mājās viņa ierakstīja mūsu sarunu. Un viņa pēc tam uzlika tam puisim, kura mēs patika. Viņai, viņš arī patika. Man personīgi pret viņu varbūt bija tā, jā, bet viņai viņš vairāk patika. Tas ir moments, ko es atceros un kā bija. Tas, laikam, tas tāds riebīgākais. Kāda puisi nocēlusi varbūt. Ir, jā? Es domāju, katrai tā ir gadījies. Nezinu, nocēlusi draugu varbūt. Ir, jā? Un kā tas notika? Es sīkāk nestāstīšu. Es vispār esmu tāds cilvēks, kuram patīk ballēties, un viņi man neielūdz, un tas ir baigi riebīgi. Visi aizbrauc, un es palieku mājās, tas nav forši. Ja es atcerētos, viņas visas tik daudz bijušas, es nevaru atcerēties, bet ir bijušas riebīgas lietas tiešām, jā. Piemēram, iepūst ar baloniņu, dezodorantu, kurš hoš pēc kakām, un tur viņi 3 dienas nevar dabūt nost. Tā tipa. Piedod tādas lietas? Protams. Jā, es, protams, nerādījos arī visas tās dienas ārā no mājas, bet tas jau ir jautri, ja tādas lietas notiekās, tad jau tas arī. 3 dienas sēdēja mājās? Jā. No pēkdienas līdz sēdē. Ar aprilu nesaistīt ar sievietēm, ar kādu nelabu zvanu no kaut kādas iestādes vai kaut ko tam līdzīgu. Vai arī ar manu mašīnas pārvietošanu no rīta kaut kur citur. Kaut kas tāds varētu būt no viņiem drīzāk gaidāms. Pati riebīgākā, no visriebīgākajām. Droši vien izdērs man aliņu pa kluso. Draugs nokrapis. Man ar citu. Ar tavu meiteni? Jā. Tu viņam piedevi? Nē. Mēs sastrīdējāmies, un tad viņa publiski izdomāja pastāstīt lietas, kas citiem nebūtu jāzina. Tā arī viss notika, un beigās mēs vairs neesam draudzenes. Kā mēs salīgām, mēs kontaktējamies, bet nekāda draudzība vairs nepastāv. Tādas bija sastarpto cilvēku atbildes, bet vai tavs draugs vai draudzene tev kādreiz ir kaut ko riebīgi nodarījis?